izstādē ir sapulcējušās Rojas interešu izglītības meitenes un Pastenes interešu izglītības meitenes. Un šeit mēs varam redzēt, ko mēs darām. Es gribu pateikt, ka visas šīs dāmas ir ļoti radošas, ļoti aizrautīgas, un tas, piemēram, mani kā skolotāji ļoti iedvesmo. Jūs pat esat panākuši to, ka es jau sāku domāt, lai no pašai nesāku mācīties gleznot. Jo, kā zināms, kas māk, tas strādā, kas nemāk, tas māca. Un jaunā gadā pirmo sapni, ko es sapņoju, ka es esmu iestājusies Mākslas akadēmijā. Un pamodos domāju, kādi murgi to, priekš kā man gleznot, bet kaut kā jūs iespējās sāk domāt, nemaz nebūtu slikti. Vēlēšanās mums ir bijuši vairāk tādi interešu pulciņi. Mākslas studija ir noturējusies 10 gadus nepārtraukti. Citi pulciņi tad tur pasāk un tad beidz, un tad ir atkal sanāk citi, kas vēlās kaut ko darīt. Bet mākslas studija darbojas. Esam daudz šo gadu gaitā, daudz kā interesanti paveikuši, vairākas izstādes tapušas, ir projekti realizēti, bet par tiem es tā dikti gari nestāstīšu. Pateikšu tikai to, ka 9 gadus mūs vadīja mākslas pasniedzēja Inguna Ašmsevicka, bet viņa šo pagājušā gadā beidz to darīt un uzrunāju savu kolēģi Diānu, ko mēs jau arī tā kā jau zinājām jau kādu laiku. Un Diāna piekrita turpināt Ingunas iesākto, protams, ar savu rokrakstu, ar savām prasībām. Katrā ziņā mēs priecājamies, ka tu esi kopā ar mums, un es domāju, ka mūsu sadarbība turpināsies. Un šodien nekas jau netiek apslēpts, mēs zinām, ka tev ir dzimšanas diena. Tāda dubulta svētki mums. Mēs tev mīļi sveiksim dzimšanas dienā, un jo mīļi mēs sveiksim ar mūsu pirmo izstādi, ar tevi. Tavā vadībā, darināto, lai priecē visus, mums pašiem, laikam prieks par paveikto, jo atkal esam izdarījuši kaut ko atkal pavisam savādāk, kā viņš nebijam darījušas. Lai tev viss izdodās, un mums kopā izdodās, un priecīgi tev šo dienu, daudz laimes, un visu, ko tev sirsnīgi vēlās. Jāpiezīmē, ka tiešām man īstenībā nebija īpaši droši duši pēc Ingunas iet uz Pasteni mācīt, jo es zinu, kā Inguna māca, un viņa ir tāda ļoti diezgan strikta nostāja tajā, kā ir jāmāca pareizi, un es nezinu, vai es vienmēr mācu tik pareizi. Tādēļ, cik pirmais uzdevums mums ir šīs te dāmas, un mana doma bija, ka varētu atraisīties, sākt visu pavisam savādāk, pavisam kaut ko citādāk. Un šī te doma par šiem portretiem patiesībā ļoti, tam bija tāda diezgan būtiska motivācija, kādēļ es šo uzdevumu uzdevu. Tādēļ, kad katram cilvēkam viņš pats sev ir tomēr vistuvākais, un veidojot šos portretus, katra atklāja savu raksturu, savu būtību, un bez tam tā mazliet spēlēšanās ar lēlēm, viņa nekur jau tā drausmi tālu neaiziet visu dzīvi. Mēs joprojām gribam būt princeses, un to mēs arī atspoguļojam savos darbos. Un tas arī bija tādēļ, lai jūs sadūšinātu un iedrošinātu, lai jūs nebaidītos no manis un nebaidītos no sevis. Tādēļ arī pirmais uzdevums bija šāds. Tā kā es tiešām ceru, ka mums ies arvien tālāk un arvien labāk un jautrāk. Es saprotu arī pievienoties tur sveicienā, bet mēs ilgi domājam, ko tev īpaši ar lielajos svētkos uzdāvināt, jo tiešām ļoti īpaši, jo gan tev dzimšanas diena, gan pirmā izstāde kopā ar mums, un liekas, lai tev ir liels svētki, lai mums arī liels svētki. Šī uzņemšana jau bija lieliskā, kāda mums ir bijusi ar tādu mūziku. Bet tādēļ mēs sameklējām tādu īpašu dzērienu, ka tas ir tev dienai vasarā. Vienam jāsās dienai pašai, tad to valdī. Jā, un es tā vērtāmies. Tas tiešām jādzer zvaigžņu gaismā, jo tad tā liels kā spīdēt, un tad var tev apmirdz, un tad baudi šo pīdēt. Tā kā kaut ko jaunu.
un savādāk. Jo par 9 gadiem, ko es aplaudīju šajā pulciņā, ir daudz atsevišķi. Ingūna ir Ingūna. Paldies, ka tu mūs māci. Mēs esam ļoti apvienāti. Jūs esat ļoti apvienāti. Ne. Pirms dažām dienām apritēja ļoti nozīmīga apaļa dzīves jubileja. Un mēs, Brigita, tev ir tā laime šogad laikam savu jubileju skaisto svinēt ļoti plaši un daudzās vietās. Es ticu, jā. Un šeit ir tavai sirdī varbūt visam, kam tu vēlies atkal kaut ko priekš sevis no mums.